Jau vairāk kā 100 gadus Liepājai ir Karostas kanāls. Tā ir vieta, kur Baltijas jūras ūdeņu plašumi piestāja krastā un satiek Liepāju, kur ļaudis reiz izveidoja kuģu ceļu turpinājumu – kanālu. Kanālam bija arī grūti laiki, jo mainījās varas, vērtības un tikumi, bet kanāls nepaguris dzīvo un pilda savu pamatuzdevumu. Visgrūtāk kanālam klājās, kad Latvijā saimniekoja padomju vara. Kanāla dzelmē sagūla atkritumi un lūžņi, ūdens dziļumos krājās biezi naftas produktu un smago metālu slāņi. Daudz kanāla ūdeņu kopš tā laika ir aiztecējis. Ir veiktas izpētes, izcelti priekšmeti, kas cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā nonākuši kanālā, bet piesārņojums jau pats par sevi nekur nepazudīs. Ja piesārņojums netiks izsmelts, tad nekas jau nemainīsies, piesārņojums nekur nepazudīs, tas tikai aizplūdīs tālāk jūrā un plašākā teritorijā. Karostas kanāls jau nav noslēgta ūdens tilpa, tā ir savienota ar Baltijas jūru, un viss piesārņojums, kas atrodas kanālā, beigās ieplūst Baltijas jūrā. Un kādreiz 90. gados šis piesārņojums bija daudz augstāks, un kad ir samazinājies, bet tas nenozīmē, ka tas ir pazudis. Tas pamazām ieplūst plašākā teritorijā visā Baltijas jūrā. Kanāls vēlas brīvi elpot, un Baltijas jūra vēlas brīvi elpot. Padomju armijas atstātais vēsturiskais piesārņojums Liepājas Karostas kanālā ir nopietns drauds Baltijas jūras ekoloģiskajam stāvoklim un vides kvalitātei, kas ietekmē ne tikai ūdens kvalitāti, bet arī bioloģisko daudzveidību, gan ūdens faunu un floru, gan arī ūdensputnus. Joprojām Karostas kanāla vārds tiek rakstīts sarkaniem burtiem Baltijas jūras piesārņoto vietu sarakstā. Ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veic nopietnu ieguldījumu klimata pārmaiņu risku mazināšanā un vēsturiskā piesārņojuma izplatībai Baltijas jūrā un apkārtējā vidē. Piesārņojums ir dažāds un smacē visu Karostas kanāla ekosistēmu. Nepieciešamas dažādas metodes, lai veiksmīgi īstenotu sanācijas procesu un atbrīvotu no tā Liepājas Karostas kanālu. Tāda kanāla centrālā daļā noguluma slānis ir mazāks un noguluma mīkstāks, savukārt Karostas kanāla malās noguluma slānis ir biezāks un noguluma frakcija ir cietāka. Šo cieto frakciju rokam ar ekskavācijas paņēmienu, kas ir piemērotāk šajā gadījumā, savukārt centrālajā daļā ar mīkstākām frakcijām tiek veikta šo noguluma sūknešana, kas savukārt ir piemērotāka šādā gadījumā. Tikai veicot Karostas kanāla sanācijas darbus var ieraudzīt to bīstamo mantojumu, kuru tas līdz šim ir slēpis, neļaujot tam brīvi elpot, neļaujot attīstīties tā florai un faunai un, protams, arī mums visiem. Jā, un šeit smeļ ārā netīro grunti, kur ir ļoti daudz gan naftas produktu, gan smagie metāli, un no elementiem gandrīz visa Mendeļeva tabula ir sastopama, un šīs vielas ir ļoti toksiskas un ir kaitīgas gan dzīvajiem organismiem ūdenī, gan augiem, kas sastopami šajā teritorijā. Smago metālu un naftas produktu daudzums joprojām ietekmē nevien Karostas kanāla dzelmi, bet arī visu dzīvo apkārt. Tas šķietami neredzami dara savu nelāgo darbu līdz brīdim, kad to iztraucē, sakustina un smeļ laukā. Tad tas parādās arī visā savā godībā, veidojot daudzkrāsainus ornamentus. Kad būs pabeigti darbi un uzlabota vide, uzlabosies ekosistēma un varētu būt, ka arī atgūsies ekosistēma, jo dažās daļās pat nav bentus dzīvnieki, nav ne tārpi, ne gliemji sastopami, kas ir barība zivīm, kas ir barība putniem, un tālāk zivis ir barība arī cilvēkiem, un šīs kaitīgās vielas viņas uzkrājās. No viena organisma nākamajā viņas paliek aizvien koncentrētāks. Un cilvēks pēc tam saņem visus šos smagos metālus, kas var rezultēties slimībās un arī dažreiz arī nāvē. Vēsturiskā piesārņojuma samazināšana ir prioritāra, lai klimata mainības rezultātā pēc iespējas vairāk pasargātu Baltijas jūras jau tā trauslo ekoloģisko stāvokli.
Daudz laika un spēka mums ir bijis vajadzīgs, lai soli pa solim atbrīvotos no nevajadzīgā mantojuma. Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību ir spērts nozīmīgs solis, lai dzēstu Karostas kanālu Liepājā no Helcom piesārņotāko punktu saraksta Baltijas jūrā. Ir izsmelti vairāki simti tūkstošu kubikmetri piesārņotās grunts, lai mums un Karostas kanālam būtu vieglāk elpot, lai mēs varētu lepoties ar savu vietu un sevi.